Lai pārliecinātos par savu fizisko varēšanu un uzņemtu jaunu adrenalīna devu, arvien lielāku popularitāti aktīvās atpūtas cienītāju vidū gūs dažādu fizisku šķēršļu pārvarēšana tā dēvētajos piedzīvojumu parkos. Lai pilnvērtīgi izmantotu dabas doto reljefu un Smeceres silas lēpošanas un biatlona trase arī vasarā nestāvētu dīkā, madonieši sadarbībā ar aktīvā turisma centru Eži ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam šo sezonu ir izveidojuši piedzīvojumu parku. Uz dažādiem augstumā nostiprinātiem šķēršļiem, kurus veido starp kokiem nostieptas troses, tīkli, virves un kāpnes, kā arī nobraucienos pa trosi, katrs atbilstoši savām spējām var izvēlēties sev piemērotāko. Tas ir domāts noteikti visiem aktīviem cilvēkiem, kam ir nedaudz izaicinājums, drosme un spēja pierādīt, ko viņš var paveikt. Sākot droši vien no pirmās klasītes un uz priekšu. Veicot fiziskos uzdevumus, galvenā uzmanība jāvērš drošībai. Pieredzējusī Ežu komanda no Valmieras veic instruktoru apmācību, jo pārbaudījumi piedzīvojumu parkā veicami tikai profesionāļa uzraudzībā. Ir 3 nobraucieni, sākot no 60 līdz pat 90 metru garumiem. Augstumā viens virs ūdensiena, bet 2 ir virs gravas, tie ir 25, 30 metri no zemes pat. Virvju parks viss atrodas 8–9 metrus no zemes, un tās augstākās atrakcijas ir veicams 9 metru attālumā no zemes. Jānodrošina cilvēki, lai viņi būtu justos vienmēr droši, lai viņi vienmēr būtu pasargāti no visādiem kritieniem un no visa pārējā, lai te nekas neatgadītos. Vienmēr visu laiku būs drošība pirmām kārtām, un lai ir, piemēram, mazāki bērni nebaidītos, un tāpat tās ir tie nobraucieni, kur mēs te jau braucām un rādījām. Man tas saista, tāpēc pašam kaut kā patīk tas sportiskais gars, jo šeit ir no sportiskā daudz, ka var ļoti daudz izvērsties, te ir tik daudz iespēju, kaut tādā mazā konstrukcijā pēc būtības, ja nemaz tik liela nav. Un ir tik daudz iespēju. Piedzīvojumu parks aicina gan ģimenes, gan skolas un darba kolektīvus, lai pārliecinātos, cik spējīgi esam ne tikai katrs atsevišķi, bet arī visi kopā. Veiksmīgs rezultāts ne tikai augstumā, bet arī birojā atkarīgs no komandas izjūtas, paļaušanās vienam uz otru. Tas ir veidots arī, lai varētu attīstīt sadarbības spējas cilvēkiem savā starpā, uzticēšanos viens otram un īstenot diezgan lielas emocijas. Zinātāji saka, ka adrenalīns sākot atbrīvoties jau 4 metru augstumā. Tas nozīmē, ka Smeceres silā to tagad var gūt pār pārēm, laižoties arī pāri dīķiem vai dziļākām gravām mežā. Kā bija, bail nebija? Nebija, viss bija labi. Man jau drošinātais drošība garantē. Kāpēc tu to dari? Tāpēc, ka tas ir ļoti aizraujoši un... Un prieks, ka mazliet bail augšā. Un tad paši sajūta, ka tu krīti lejā un kāds tevi noķer. Tas tā kā varonis tevi izglāb, bet mazliet. Man vislielāko gandarījumu sagādā pārvarēt savas bailes no augstuma. Man patīk kaut kas tāds azartisks un ekstrēms, jā. Bail nav? Sākumā ir, bet pēc tam jau pierod, un tad ir baigīs prieks. Nav bail. Tas ir tā interesanti, jā.